Labrīt, draudze! Sveicu jūs visus šajos valsts svētkos, Latvijas neatkarības dienā. Man tiešām liels prieks būt šeit šajos Latvijas svētkos. Un man patiesībā tas nozīmē ļoti daudz būt šeit šajos svētkos. Un Latvija priekš manīm arī nozīmē ļoti daudz. Un esot projām vairākus gadus, ir tiešām ļoti, ļoti liels prieks būt šeit un savā valstī. Un pat gaiss smaržo savādāk. Tiešām ļoti liels prieks būt šeit. Un es gribu visus no jūs no sirds tiešām ļoti sveikt šajā rītā. Es gribu, lai mēs kopīgi lūdzam Dievu šajā rītā un vienojamies kopīgā lūkšanā. Mīļais debes Tēvs, es Tev pateicos par šo rītu. Pateicos par šo brīnišķīgo žēlstības dienu, kur Tu esi izrādījis mums, kā draudzei, kā valstī, kur Tu esi bijis kopā ar šo tautu visus gadus, Dievs, un ka Tu viņus tiešām svētīs, ka Tu esi svētījis šo valsts, Dievs, un paldies Tev par to. Es no sirds pateicīgs, Dievs, un es lūdzu šajā rītā, lai Tu arī turpini svētīt, lai turpini svētīt šo valsts, šo pilsētu Liepāju, Dievs, un Pāvilu draudz. Dievs, lūdzos, lai Tas kopā ar mums visiem šajā rītā. Dievs, lai Tu runā uz mūsu sirdīm, un lai Tu iepriecini viņus no līdz visiem sirds dziļumiem, Dievs, un es pateicos par šo draudzi, kur Tu esi devis šajā vietā Liepājā, Dievs. Lūdzos, lai Tu viņu turpini audzēt un es kopā ar šo draudzi. Paldies, debes Tēvs, par visu, ko dari mūsu dzīvēs. Tos pateicos Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Kopīgi vienosimies dziesmā, kas saucās Latvijas himna. Piecēlušies, jā. Latviju, ak, svētī!
Lūdzu. Arī es jūs sveicu šajos valsts svētkos Liepājas Baptistu Pāvila draudzes baznīcā. Un šī ir tāda gada diena, kura iezīmē tādu zināmu pusi. Pirmo reizi 22 gadi bija no 1918. gada līdz 1940. gadam. Patiesībā drusku mazāk nekā 22 gadi. Un šogad no 1990. gada līdz 2012. gadam arī ir 22 gadi, bet tādi pilni sacīsim. Tā ir Dieva žēlastība. Kalendārā tā skatoties, mēs varētu teikt, mēs jau esam pāri tam, ko piedzīvoja pirmā brīvvalsts. Cik Dievs dos piedzīvot tālāk, es nezinu. Mans vectētiņš kādreiz teica, viens no iemesliem, kāpēc Dievs pieļāva to, ka Padomju Savienība okupē Latviju, bija tie grēki, kas bija Latvijā. Latvija bija grēcīga toreiz. Viņš atcerās, viņš zināja tās lietas, viņš jau tagad ir mirs, bet viņš atstāstīja kaut ko. Vai mēs varam teikt, ka šodien Latvija ir stipri labāka? Es šorīt dzirdēju kāds cilvēks, viņa teica, iespējams, ka šodien ir vēl sliktāk. Ko jūs sakat? Jā, traka vispār. Es ceru, ka nepienāks tā diena, kad mēs teiksim, jau 3. reizi ir 22 gadi, jo tas nozīmētu vēl vienu periodu starpā. Tāpēc mums ir vajadzīgs Dievs. Mūsu tautai ir vajadzīgs Dievs, mūsu valstī, mūsu zemē, katram no mums. Es priecājos, ka mēs varam būt šeit šodien, jo mēs esam nākuši Dieva priekšā caur Jēzu Kristu, kurš atdeva savu dzīvību, lai mēs ticībā uz viņu saņemtu piedošanu un dzīvotu dzīvi, kurā viņš ir centrā un kur viņam tiek pakļauts dzīves nozares un lietas, kas notiek mūsu dzīvē, un tur, kur mēs varam to ietekmi dot. Un tā ir tā cerība, ka tādā veidā dzīvojot, Dievs varētu svētīt mūs un mūsu zemi. Un prieks man ir par to, ka mēs esam kopā, jo tikai caur Kristu tas ir iespējams, un mēs esam pie Jēzus nākuši. Mēs dziedāsim kopdziesmas. Pirmā dziesma, kur mēs dziedāsim, būs pār visiem spēkiem. Un tā ir liela taisnība, ko tā dziesma pasaka, un dziedāsim no sirds. Būsim 49. dziesmu grāmatās, un tie, kas vēlas, var celties kājās un dziedāt līdzi. Par visiem spēkiem un valdniekiem, par tavu skaisto un visu radīto, par gudrību, kas cilvēkam ir dota. Esi Dievs, tu visa pirmsākums, par visiem troņiem un varaniem, par bagātību un visiem dārgumiem, par brīnumiem, jebkad kas notikuši. Nav nekas, kas līdzinātos tev. Nāci tu, lai krustā nomirtu, tu nīcināts
Tu atstumts pazemots, tā kā zieds, dubļos iemīdīts, bet gaitu šo ceļu kungs manis dēļ. Par visiem spēkiem un valdniekiem, par dabu skaisto un visu radīto, par gudrību, kas cilvēkam ir dota. Esi Dievs, tu visa pirmsā kungs, par visiem troņiem un vareniem, par bagātību un visiem dārgumiem, par brīnumiem, jebkad kas notikuši. Nav nekas, kas līdzinātos tev. Nāci tu, lai krustā nomirtu, tu nīcināts, tu atstumts pazemots, tā kā zieds, dubļos iemīdīts, bet gaitu šo ceļu kungs manis dēļ, tā kā zieds, dubļos iemīdīts, bet gaitu šo ceļu kungs manis dēļ. Labrīt, draudze. Lasīsim tagad kopā no Pāvila vēstules Timotejam, pirmās vēstules Timotejam, 2. nodaļas, 1. panta. Pāvila vēstule Timotejam, 1. vēstule Timotejam, 2. nodaļa. Tad es pamācu tevi vispirms turēt lūgšanas, pielūgšanas, aizlūgšanas, pateicības lūgšanas par visiem cilvēkiem, par valdniekiem un visiem, kas ir augstā amatā, lai mēs dzīvotu mierīgu un klusu dzīvi visā dievbijībā un cienībā. Tas ir labi un patīkami Dieva, mūsu pestītāja priekšā, kas grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas. Āmen. Šorīt tiešām svarīga diena, kā jau mēs dzirdējām kā jau mēs zinām visi, es domāju, un arī Mārtiņš to ir pieminējis, un Toms šorīt, un tiešām prieks būt latvietim. Un šorīt arī man domas raisās par patriotismu, un ka mēs patiesībā mīlam savu tautu, un mēs iestājamies par saviem cilvēkiem, kas ir mums visapkārt. Un jūs droši varat sēsties uz 1 minūti, ja es gribat, jā. Un vienkārši mums apkārt ir šī tauta, kura Dievs mums ir devis, viņš ir devis brīvību. Un viena doma, patiesībā mēs visi, kas esam pestīti, kas esam kristieši, mēs jau esam kādas citas valstības pilsoņi. Mēs esam debesu valstības pilsoņi, un tas ir pirmām kārtām. Un tur mums nekad nevajadzētu zust cerībai un priekam par to, ka mums ir tik fantastisks valdnieks, mums ir tēvs, mums ir draudzes galva Kristus. Un viņš vienmēr tur ir. Viņš ir tas, kas mūs ir pestījis, viņš ir tas, kas mūs ved uz priekšu dzīvē. Viņš ir tas, kas mums dod cerību. Mums šī cerība var būt tāpēc, ka mums ir Kristus. Un tagad domājot par mūsu tautu, kas mums tagad ir, es zinu daudziem cilvēkiem ir tiešām, kā Mārtiņš arī teica, kad izskatās varbūt tiešām, kad ir traki tās lietas un varbūt ir rūgtums uz
valdniekiem, varbūt mums ir nepatika pret kādiem, varbūt ir necieņa, varbūt mēs gribam aizbēgt no tā visa prom un cerība ir zudusi. Bet tāpatās kā debesu valstībā, Dieva valstībā, mums tā cerība ir tāpēc, ka mums ir Kristus. Tāpatās arī mūsu tautai ir nepieciešams Kristus. Un patiesībā tā ir tā svarīgākā, labākā lieta, ko mūsu tauta var saņemt, ko viņi var iepazīt. Viss kaut kas var notikties, bet pats svarīgākais ir Kristus. Un tāpēc es vēlos aicināt, ka mēs kopā varētu lūgt šodien. Mēs esam aicināti lūgt par valdniekiem, par visiem cilvēkiem. Un to darīsim. Lūgsim kopā par mūsu tautu, par mūsu vadītājiem. Pateiksimies Dievam par to, ko viņš mums ir devis, šo tautu, šo brīvību. Un lūgsim, lai Dievs arī mums palīdz izmantot šo brīvību, lai tā nebūtu velti mums iedot, ka tiešām mēs, kam ir šīs privilēģija, kas daudziem nav pasaulē, brīvi lasīt vārdu, sludināt no tā, lūgt publiskās vietās, mēs to varam darīt, un nav jābaidās. Un ka mēs varam iet cilvēkiem un stāstīt par Jēzu uz ielām, darba vietās, mājās. Tas ir tas labākais, ko mēs varam dot savai tautai. Un tad lūksim, lai Dievs mums visā tajā palīdz, lai viņš vada šo visu, lai tiešām tauta ir viņa, ka valdība var sekot viņam. Vienosimies kopīgi, lūdzot. Droši celieties kājās arī, lūksim kopā. Un mīļais debes Tēvs, Kungs, kas esi par visu, par visām tautām, par visu pasauli, Tu mūsu Tēvs un arī mūsu draugs, mūsu pestītājs. Mēs pateicamies Tev par tiešām to lielo žēlstību, ko Tu mums esi devis. Pirmām kārtām, ka Tu esi, mēs, kas Tev pazīstam, ka Tu esi mūs atpestījis, ka Tu esi mums dāvājis mūžīgo dzīvību. Un paldies Tev par mūsu tautu, ka Tu esi devis mums vietu, kur dzīvot, ka mēs varam būt brīvi, sludināt Tavu vārdu, ka mēs varam rādīt cilvēkiem, kam mēs ticam, un ka mums neviens nevar neko darīt tādēļ, bet ka mēs tiešām varam iet un pagodināt Tev arī savā tautā, Kungs Dievs. Paldies, ka Tu esi, kaut arī mūsu tauta ir cietusi daudz grūtības, ka Tu tiešām esi devis mums tos brīvības gadus, 22, kas mums ir tagad jau otro reizi. Un, Kungs, es Tev lūdzu palīdz tiešām mums viņus neizniekot. Ka mēs tiešām ar visu sirdi un visu paļāvību un stipru ticību iet pie Tevs, Kungs Dievs, un sekot Tev, lai šī tauta tiešām arī visi vērstos pie Tevs, Kungs Dievs. Mēs lūdzam arī par vadītājiem, kas ir mūsu tautā, Kungs Dievs, par ministriem, par deputātiem, par prezidentu, par pašvaldību vadītājiem, Kungs Dievs, visi, kas ir šajā mūsu valstī Latvijā. Mēs lūdzam, Kungs Dievs, mēs zinām, ka bieži vien notiekās visādas lietas, ka cilvēki neskatās uz Tev, nedomā par Tev, bet es ticu, ka ja mēs ejam pie Tevs, ja mēs Tev lūdzam, Kungs, zinām, ka Tu spēj mainīt lietas, ka Tu spēj aizkustināt cilvēku sirdis, ka Tu spēj atklāties šiem cilvēkiem un mainīt vispār viņu sirdi, kā viņi domā, kā viņi rīkojās. Un es lūdzu to priekš mūsu valdības, visdažādākajos līmeņos. Tiešām, Kungs, lai Tava gaisma arī tur spīd, Kungs, lai Tavs prāts var notikt valstiskā līmenī, lai mūsu valsts tiešām arī kļūst par gaismu šajā pasaulē, tāpēc, ka Kristu Tu esi galva. Un Tēvs arī Tev lūdzu par visiem pārējiem cilvēkiem, kas ir mūsu tautā, par visiem iedzīvotājiem, visiem, kas nav pilsoņi, un cilvēkiem, kas atrodas arī Latvijā šajā brīdī. Un, Kungs Dievs, arī svētī viņus, Kungs Dievs, lai viņi spēj ieraudzīt to svētību, to bagātību, ko Tu esi devis mums, savu žēlstību mūsu valstī, Kungs, un ka tas patiesībā ir no Tevis. Un ka cilvēki tiešām var iepazīt Tev arī, slavēt Tev, Kungs Dievs, mīlēt Tev.
Kungs Dievs, un es lūdzu par visiem, kas ir kristieši šajā tautā, ka mēs arī neatsešanātos no cilvēkiem, bet ka mēs paturētu savu primāro pilsonību, kas ir debesu valstības pilsonība, kungs. Bet ka mēs būtu arī kārtīgi latvieši, ka mēs mīlētu savu tautu. Un tiešām lūgtu par viņiem, iestātos par viņiem, par visiem cilvēkiem, kas ir šeit. Vienkārši vadi mūs, kungs Dievs, lai mēs, kā tava draudze, varam būt gaismu šajā valstī. Lai notiek tavs prāts, viņais tēvs, tiešām gods tev un slava. Āmen. Šī kopdziesma ir jauna, un tie, kur vēlas, tie var celties, tomēr dziedāt līdzi, bet tie, kur ne, jūs varat arī sēdēt solos un dziedāt. Es redzu debes liesmas, godībā stēniņš nāk, visa zeme trīc, visa zeme trīc. Es redzu žēlastību, aizskalojam grēkus prom. Es redzu Dieva ļaudīs, pamostamies ticībā un dodot sirdīs tev, dodot sirdīs tev. Es redzu atzimšanu, tuvojamies tiem, kas lūdz, mēs ceļos nokrītam, ceļos nokrītam. Hozana, Hozana, Hozana Dievam augstībā. Hozana, Hozana, Hozana Dievam augstībā.
celā Dievam augstībā. Laidīsim bērnus uz svētdienas skolas nodarbību un paši paliksim šeit un gan bērni, gan mēs domāsim par Dieva vārdu. Bērniem aizejot, mēs arī mūzikai, dziesmai skanot, saliksim savu ziedojumu un tas ir nozīmīgs tik tālu, cik runiet par to, ka mēs to liekam kopā, lai kopīgi kā draudz pasludināt evaņģēliju, un tas ir nepieciešams, lai mēs uzturētu šīs telpas un kalpošanas draudzē, un lai mēs varētu aizsniegt savu pilsētu un tautu un tālāk. Un tāpēc dosim ar pateicību par to, ko Dievs mums uztic, un dosim, lai Dievs to var lietot. Vai šī tauta mainīsies, vai šo tautu var glābt, vai ļaudis atgriezīsies pie tevis, Kungs. Vai šī tauta mainīsies, vai šo tautu var glābt, vai ļaudis atgriezīsies pie tevis, Kungs. Uz ceļiem esam mēs, uz ceļiem atkal esam mēs, uz ceļiem esam mēs, uz ceļiem atkal esam mēs. Lai šī tauta izmainās, un lai glābta tā ir, lai ļaudis atgriezties pie tevis sāk. Lai šī tauta izmainās, un lai glābta tā ir, lai ļaudis atgriezties pie tevis sāk. Uz ceļiem esam mēs, uz ceļiem atkal esam mēs, uz ceļiem esam mēs, uz ceļiem atkal esam mēs, uz ceļiem esam mēs, uz ceļiem atkal esam mēs, uz ceļiem esam mēs, uz ceļiem atkal esam mēs. Vai šī tauta mainīsies, vai šo tautu var glābt, vai ļaudis atgriezīsies
atgriezīsies pie tevis, Kungs. Lūksim Dievu. Kungs, tās ir mūsu vēlmes un ilgas, lai mēs staigātu tavos ceļos un lai mūsu tauta un līdzcilvēki atzītu tevi par kungu un Dievu un tiktu pestīti caur uzticēšanos tev, Jēzu. Un mēs lūdzam, lai tu dod šo žēlastību mūsu tautai, tevi iepazīt, tevi uzticēties, tevi mīlēt, ar tevi dzīvot un veidot laimīgas ģimenes un laimīgu sabiedrību. Tas ir neiespējami bez tevis, tikai ar tevi to var. Un, kungs, mēs lūdzam, lai arī šis kopā liktais ziedojums to sekmē, un lai tu tieci godināts vienmēr. Svētī mūs un arī bērnus svētdienas skolā pārdomājot tavu vārdu, palīdz mums tev uzticēties, jo tu esi labs Dievs. Tu esi brīnišķīgs. Slavēts, lai tu esi mūžīgi. Āmen. Sēdiet, lūdzu. Tā mums ir priekštiesība domāt par sevi, par savu dzīvi un meklēt atbildes, kā dzīvot, ko darīt. Un tās atbildes atrast Dieva vārdā. Tā ir priekštiesība. Un es zinu, ka savā dzīvē man vairāk kārt ir bijis tā, ja es kaut ko nezinu, tad ir jāiet atpakaļ pie pamatiem. Jāsāk ar pamatiem. Viens piemērs, tad, kad es mācījos skolā, es dzīvoju Aizputē un mācījos vācu valodu. Pats negribēju tā īsti mācīties, un varbūt arī tā metoda un pieeja nebija tāda, lai tas akcents būtu likts uz sarunu valodu, bet man tā nepārāk tā labi arī gāja, kaut kā es tur cīnījos. Un tad mēs pārcēlējāmies uz dzīvu Kuldīgā, un pēdējās 2 vidusskolas klases vajadzēja mācīties tur, un tad, kad es aizgāju uz pirmo vācu valodas nodarbību, tad šoks bija diezgan liels. Skolotāji runāja tikai vāciski. Tie vēl bija padomu gadi, bet pavisam cita pieeja un cita skola. Skolotāji runāja tikai vāciski. Un, ja galīgi nesapratu, viņi kaut ko paskaidroja arī latviski. Un es klausos apkārt, man vienaudži arī cenšas atbildēt vāciski. Es domāju, kur es esmu nonācis. Ko man vajadzēja darīt? Iet mājās un žigli meklēt vācu valodas gramatikas pamatus un sākt visu no sākuma. Ich bin, du bist, sie ist un tā tālāk. Un visas tās lietas sākt mācīties no sākuma. Un es domāju, tā bija šī skolotāja, kura kaut kādā ziņā man iemācīja arī tādu nelielu mīlestību uz to valodu. Man tā valoda patīk. Tas nenozīmē, ka es viņu nezinu, kā mācētu šodien. Man tālāk dzīvē drīzāk vajadzēja angļu valodu mācīties un citādi tas pavērsās. Bet man pat iepatikās tā valoda. Man vajadzēja iet pie pamatiem, lai es vispār kaut kur tiktu uz priekšu. Kaut arī vairāk gadi jau skaitījās, ka es esmu mācījies to valodu. Un tā arī citās lietās. Ja mēs sākam kaut ko darīt un kaut kas notiek tā, ka mēs nevaram turpināt, tad ir jāiet atpakaļ uz pamatiem. Tā tas notiek, kad mēs nopērkam kādu instrumentu, kādu tehnisku ierīci. Mēs domājam, mēs zinām, kā ar to apieties un strādājam, kaut kas nenotiek tā, kā vajag. Ziniet, kas tad jādara? Jāņem pamācību. Un jāsāk lasīt, kā tad tā ierīce ir lietojama. Un manā dzīvē tādas lietas arī ir notikušas par nožēlu. Tas nav nekas, ar ko es varētu lielīties. Ja mēs domājam par Latviju, par savu tautu un valsti, un mēs domājam par to, kādā veidā šodien mēs varam kaut ko darīt, lai ienestu kādas pozitīvas izmaiņas, lai darītu kaut ko tādu, kas tautu vest tuvāk Dievam, tad ir jāsāk ar pamatiem. Runājot par Bībeli, mums ir labi paskatīties Bībeles pirmajās lapusēs.
un tad virzīties cauri Bībelē līdz beigām, lai mēs redzētu, kas Dievam ir bijis padomā no mūžības uz mūžību. Un tā nu es aicinu atšķiriet 1. Mūzes grāmatu, ja jums ir Bībeles, 1. Mūzes grāmatu, 1. nodaļu. Mēs, protams, katru pantu neskatīsim šodien laika dēļ, un tas nav iespējams vienā dienā, bet 1. nodaļa runā par to, kā Dievs ir radījis šo pasauli, un 31. pantā mēs lasām tādus vārdus. Un Dievs uzlūkoja visu, ko viņš bija darījis, un redzi, tas bija ļoti labs. Dievs šo pasauli, tā skaitā arī Latviju, radīja ļoti labu. Tad, kad Dievs to radīja, tur nebija grēka, tur nebija nekā slikta. Gan jūras, gan ezeri, upes, meži, pļavas, visi dzīvnieciņi, lieli un mazi, visas krāsas un skaņas un to daudzveidība, klusums un skaļums, augstumi, dziļumi, viss šajā pasaulē bija radīts ļoti labs un krāšņs. Tajā nebija grēka, tajā nebija nekas, no kā baidīties. Tajā viss bija skaists un brīnišķīgs. Tad, kad mēs skatāmies šo nodaļu, tad vairāk kārt, pēc tam, kad Dievs ir kaut ko radījis, mēs lasām, Dievs novērtē to kā labu. Piemēram, 4. pantā, un Dievs redzēja gaismu, labu esam, pēc tam, kad viņš radīja gaismu. 12. pantā, pēc tam, kad tur ir zāle, augi un viss, kas tur ir, ko Dievs ir radījis, koki, un Dievs redzēja to labu esam. 18. pantā, tad, kad ir šie spīdekļi debesīs likti, Dievs redzēja to labu esam. Un pēc tam, kad viņš ir radījis dzīvnieks un cilvēks un visu viņš ir radījis, 6 dienas ir pagājušas un Dievs uzlūko visu savu darbu, viņš saka, tas ir labs. Un tad, kad Dievs par kaut ko saka, tas ir labs, tad tas ir labs. Ja mēs domājam par to, ko mēs šodien redzam Latvijā, mums jau dažreiz ir tā, ka to negāciju dēļ ir tā tendence uz daudzām lietām skatīties, ka tās ir sliktas. Bet joprojām ir tik daudz šo vēstnešu, šo liecību par to, ka tas, ko Dievs iesākumā bija radījis, bija labs. Joprojām ir. Vienalga, vai runa iet par skaistu pavasari, par vasaru, par augļiem, par tiem procesiem, kas notiek dabā, par dažādām šīm lietām mēs paskatāmies, mēs sakām, tas ir vienreizēji, tas ir skaisti. Un vai ir kāda skaistāka zeme par Latviju? Un latviešiem ir pat tā dziesma, kur zemīte, dievzemīte. Un šodien ir iespējas braukāt pa pasauli, un tas ir ļoti skaisti un patīkami. Es esmu bijis arī Ukrainā, Karpatos, kāds 2 reizes. Tie ir cilvēki no Ukrainas. Man patīk. Bet, ziniet, tad, kad es braucu ārā no tiem kalniem, tie ļoti ātri strauji beidzās. Es nezinu, vai uz visām pusēm tas tā ir, bet uz Latvijas pusi braucot, iebrauc tajos līdzenumos, un es uzreiz jūtos kā mājās. Tā ir tikai Baltkrievija. Bet es jūtos kā mājās. Kāpēc? Tāpēc, ka nav vairs kalni. Tikai tas ir, protams, ieradums. Tas ir kaut kas, ar ko es esmu uzaudzis. Un citi cilvēki saka, es nevaru bez kalniem dzīvot. Un citi cilvēki nevar dzīvot bez tūkstneša. Mēs katrs pierodam pie tām lietām. Bet tas parāda, ka mēs novērtējam, ka tas, kas arī šeit ir labs. Bet to visu labo sabojāja grēks. Un mēs lasām jau 1. Mūzes grāmatā, 3. nodaļā, ka pasaulē ienāca grēks. Arī Latvijā. Kaut arī tā grēka ienākšana bija caur pirmajiem cilvēkiem, vēl nebija nekas nekur citur.
tie bija 2 cilvēki un grēks. Tur bija Sātans jau, kurš kārdināja, cilvēki krita un tālāk tas izplatījās pa visu zemi. Arī visa radība ir zem lāsta šī grēka dēļ. Un ja mēs būtu varējuši redzēt, kādas izmaiņas notiek pasaulē, tad tas būtu kaut kas līdzīgs, kā mēs dažreiz redzam multfilmās vai filmās, kad kaut kas ļauns notiek, ka pēkšņi tāds vilnis pār visu pasauli pāriet, tāds pelēkums vai melnums. Mēs lasām 3. nodaļā šeit, ka zeme tagad izdod augļus, bet tas viss nāk kopā ar lielām grūtībām. Tur būs ērkšķi un daži, kas traucēs. Acīm redzot, pirms tam nebija tādi traucēkļi. Mēs nezinām, kādā veidā tad viss operēja tā augsne un kādā veidā, ja Dievs arī tos bija radījis, kur tad tie bija un kādā veidā tie tomēr bija skaisti un ka tagad tā rodas kā problēma. Romiešiem 8. nodaļā mēs lasām, ka visa radība nopūšās un cieš iznīcību. Viņi gaida, kad viņi tiks atbrīvot no iznīcības. Un es nezinu, kāds gadlaiks bija tajā brīdī, kad Ādams un Ieva krita grēkā, bet es tikai varu iztēloties. Ja tas bija rudens, tad pēkšņi lapas pa visu tur, kur ir attiecīgi platumgrādi, kā Dievs to ir radījis, viņas paliek dzeltenas, brūnas, viņas nokrīt, paliek kaili koki. Jo Atklāsmes grāmatā mēs lasām, ka tur būs mūžīgi auglība un zaļums. Tātad kaut kas bija citādi. Mēs nezinām visu, bet ir šīs dažas detaļas, kuras liek domāt, ka pasaule bija citādi. Un arī Latvija pārvērtās tajā brīdī. Un ja kādam no jums kādreiz nepatīk kāds augstums vai vējš, tad mēs varam teikt, jā, daļa no tā ir grēka seks, zemestrīces, rezultātā arī tsunami un viss kaut kas tas ir grēka seks. Pasaulē nebija posts līdz tam, bet tas, kas ir grēka seks. Un, protams, kad mēs skatāmies jau uz tiem procesiem, ko konkrēti izdara cilvēki ar savām izvēlēm ikdienā, tas ir grēks un rezultāts ir grēka sekas. Vienalga, vai tie būtu cilvēki tādos darbos, kur pat nevar daudz pamanīt citi, ko viņš ir izdarījis vai nav, vai tie būtu tādi darbi, kur uzreiz pamana, ka kaut kas ir nogājis greizi, kādi atbildīgi amati, kādas vietas, kur tiek pieņemti lēmumi ilgtermiņā, tā skaitā arī valdībā. Un tad ir tā, ka notiek šīs zādzības, krāpšanas, manīšanās un slepkavošanas, laulības pārkāpšanas un daudz citas lietas. Tāpēc, ka cilvēki tagad tikai rauš un meklē egoistiski sev. Tās ir grēka sekas pasaulē. Bet Dievs visu radīja labu sākumā. Ir vēl 2 lietas, par kurām es gribu sacīt, kas ir labs. Un tā otrā lieta ir, ka Dievs ne tikai radīja labu pasauli, bet pēc grēkā krišanas Dievs deva labu pestīšanas plānu. Un tas ir ļoti interesanti, kā grēcīgā pasaulē Dievs, ja tā var teikt, ievieto labu pestīšanas plānu. Dievu un Dieva nodomus nekādā veidā nesasmērē grēks. Tas apvaino Dievu, tas izaicina Dievu, tas nedod Dievam godu, tas izsauc Dieva dusmas un sodu, bet tas nesasmērē Dievu. Un Dievs pats nesasmērējas tad, kad viņš izved savus pestīšanas plānus šajā pasaulē un to dara grēcīgā pasaulē caur grēcīgiem cilvēkiem. Mēs lasām 1. Mūzes grāmatā 3. nodaļā 15. pantā. Dievs, ko saka čūskai, jeb Sātanam pēc tam, kad jau tātad Sātans bija kārdinājis un cilvēks bija kritis grēkā. Es celšu ienaidi starp tevi un sievu, starp tavu dzimumu un sievas dzimumu, tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdī. Un šeit iet runa par Kristu.
kurš vēlāk daudzas gadsimts, pat 1000 gadu nāca, un kurš uzvarēja Sātanu, kaut arī Sātans, tā var teikt, iedzēla. Kristum bija jāmirst mūsu grēku dēļ, bet viņš uzvarēja. Un viņš cēlās augšām, jo viņš nebija pelnījis nāvi pie krusta. Dievs deva labu pestīšanas plānu, un viņš to iedarbina jau toreiz tur Ēdenes dārzā. Un šo pestīšanu Dievs dāvina visiem cilvēkiem. Tik bieži ir šīs sarunas ar cilvēkiem par to, vai tu būsi debesīs. Cilvēks saka, jā, es domāju, ka es būšu. Ko jūs teikt, ja jums jautāt? Vai jūs esat pārliecināti, ka jūs nonāksiet debesīs? Ko jūs teikt šodien? Un ir cilvēks saka, bet nevar jau arī īsti būt droši. Tad, kad es tur nonākšu, es redzēšu. Ir tādi cilvēki arī, jā. Un man tas neliekas pārāk droši dzīvot tādā veidā. Man gribās iegūt kaut kādu drošību. Un Bībele saka, tu vari zināt. 1. Jāņa vēstulē, 5. nodaļā, 13. pantā ir sacīts, to es jums rakstu, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīgā dzīvība. Dievs grib, ka tu to zini. Un tad, kad cilvēkam jautā šo otro jautājumu, ja tu stāvētu Dievu priekšā un Dievs tev jautātu, kāpēc man tev jālaiž debesīs, ko tu viņam teiktu? Un tad cilvēki arī dod visādas atbildes. Kādu atbildi dod tu? Dažas no biežāk minētajām atbildēm. Nu, es tik ļoti liels grēcinieks neesmu. Es esmu darījis arī kaut ko labu. Esmu centies citiem darīt labi, iet baznīcā. Es ceru, ka tomēr Dievs kaut kā to novērtēs un ielaidīs man debesīs. Un ja kāds no jums domā, Mārtiņ, tās ir tās atbildes, ko es esmu devis, tu neesi vienīgais. Tāda ir 100 un 1000 cilvēku Latvijā. Bet vai Dievs debesīs laidīs tāpēc, ka tu esi bijis labs? Nē. Ir vajadzīga ticība Dieva dēlam, Jēzum Kristum. Un ja tu neuztici sevi Jēzum Kristum, tad ir neiespējami nonākt debesīs. Jo mēs esam grēcīgi un ļauni, mēs esam sabojāti un samaitāti. Un vienalga vai daudz vai maz tavā prātā, jebkurš grēks ir grēks. Un Dievs nekad nevar būt kopā ar grēku. Un Bībele saka, ka viss, kas ir grēcīgs un ļauns, būs uz mūžu šķirts no Dieva. Tāpēc Dievs dod pestīšanas plānu. Un tas balstās nevis uz to, ko tu zini par Dievu. Tas balstās nevis uz to, cik daudz tu vari labi izdarīt. Tas balstās nevis uz to, ka tev ir gribas spēks būt labam. Tas balstās nevis uz to, ka tu esi labākā vietā un laikā piedzimis nekā citi cilvēki. Tas balstās tikai un vienīgi uz to, ka Jēzus nomira par tevi tavā vietā, lai ticībā uz viņu un caur grēku nožēlu tu saņemtu piedošanu un nonāk debesīs. Tas pestīšanas plāns balstās cilvēku grēku atzīšanā un paļāvībā uz kādu citu ārpus sevis. Un tā ir vislaimīgākā atkarība, būt atkarīgam no Dieva un nevis no savas spējas. Spējas būt labam un tā tālāk. Tas ir arī Latvijā. Šī vēsts skan arī Latvijā. Un mēs varam jautāt, ir praktiski, vai tad tas mums ir nepieciešams? Ir nepieciešams. Evaņģēlijs ir skanējis Latvijā, par nožēlu pašā sākumā sagrozīts. Tas nāca ar krustnešiem. Un caur gadsimtiem ir bijis dažādi negatīvu lietu. Un tā ir daļa no iemesla, kāpēc cilvēki šodien domā, ka ar ticību Dievam ir pilnīgi pietiekoši, lai es nonāktu debesīs. Ar ticību Dievam nepietiek. Ir vajadzīga paļāvība uz Dievu caur Jēzu Kristu. Bībele saka, arī ļaunie gari tic un dreb. Ir vajadzīga
paļāvība, ir vajadzīga uzticēšanās. Tā nav intelektuāla ticība, tā ir paļaušanās. Ir daudz cilvēku, kas Latvijā dodas laulībā, un mēs redzam, kā ir sagrozīts arī šis priekšstats par Dieva labo pestīšanas plānu. Baznīca tiek identificēta ar kaut ko, kas palīdzēs nodrošināt vietu debesīs. Nu, tā ir, vai ne? Tad, kad cilvēks piedzimst, viņu vajag pakristīt, cilvēks precās, viņu vajag salauzāt, cilvēks nomirst, vajag, lai mācītājs viņu izved. 3 lietas, labas lietas, viss ir izdarīts, vajadzētu būt visam kārtībā. Bet tā nenotiek. Tas ir sagrozīts Dieva nodoms. Dievs sagaida, ka mēs atzīstam savus grēkus un viņam uzticamies. Personīgi. Un tas ir vajadzīgs cilvēka attiecībās, tas ir vajadzīgs laulībā. Ka laulātie, tie, kas dodas laulībā un tie, kas ir laulībā, saka viens otram, es nespēju būt labs un es nespēju būt tev uzticīgs. Es nespēju, un mēs nespējam savus bērnus izaudzināt. Mēs nespējam normālas attiecības uzturēt ar saviem vecākiem. Ir tikai viena iespēja atzīt savus grēkus un lūgt no Dieva padomu un žēlastību un palīdzību. Un tādā veidā mīlēt vienam otru, dāvinot šo žēlastību. Tādā veidā mīlot savus bērnus un audzinot viņus ar tā kunga pamācību, kā Bībele saka. Tādā veidā mīlot arī savus vecākus, mīlot savus līdzcilvēkus. Tā ir vienīgā iespēja. Dots pret dotu nestrādā. Tas cilvēkiem nepalīdz. Ir jāparāda žēlastība. Un tāpēc mums ir jāskatās, kā tas ir ar mums un vai mēs, kā draudze, rādām šo labo pestīšanas plānu un nerādām kaut ko, kas ir sagrozīts. Ka tad, kad cilvēki nāk saskarē ar baznīcu, viņi saka, tie ir liekuļi. Es negribu neko kopēju ar viņiem. Vai arī viņi saka, tā ir jūdu reliģija. Mēs esam latvieši, mums ir savs. Kāpēc tā cilvēki domā? Tāpēc, kad viņi tiešām ierauga kristietībā vēl vienu reliģiju, vēl vienu nastu. Bet kristietībā ir jāierauga brīvība un žēlastība un piedošana un spēks dzīvei, kur vispār nav iespējams citādi izdzīvot. Arī latvietim Latvijā. Nav iespējams citādi. Man interesanti liekas tas, ka tad, kad Jēzus bija kopā ar cilvēkiem un pavadīja laiku ar cilvēkiem, ka viņš nebakstīja cilvēkiem ar pirkstu. Un tiem viņš neteica, ak, tu viens tāds. Tikai viena kategorija bija tāda, kuriem viņš bakstīja. Tie bija reliģiozie cilvēki. Tie nebija grēcinieki, bet tie, kur uzskatīja, ka viņi tic, ka viņi piekop reliģiskās normas un tradīcijas, un kā ar viņiem viss ir kārtībā. Uz tiem Jēzus pateica, jūs liekuļi. Bet uz grēciniekiem viņš teica, nāciet pie manis. Un tā pazīstamā rakstvieta, ko mēs citējam šad un tad Mateja evaņģēlija 11. nodaļā, nāciet šurp pie manis visi, kas esiet bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Kādiem cilvēkiem viņš to saka? Cilvēkiem, kas dzīvo reliģiozā vidē, un no kuriem tiek sagaidīts, ka viņi pildītu bauslību, un viņi to nespēja. Un viņš saka, tās ir nastas, es jūs gribu atvieglināt no šīm nastām. Jūs nespējat izdarīt to. Un Jēzus runā vienkārši ar cilvēkiem, un viņš viņus mīl. Atcerieties gadījumu par caķeju. Viņš saka, kāp zemē, man ir jāiet pie tevis. Nevienā brīdī mēs nelasām, ka Jēzus būtu viņu vedis atsevišķi teica tā, paklaut caķei. Mums ir nopietni jāparunā. Tu esi šausmīgs grēcinieks, atļauj man tev pateikt visu, ko es tavā dzīvē redzu. Un tad caķais teikt, es jūtos piespiest pie sienas, es atzīstu, es atdošu visiem, tikai nedar man neko. Tā nav. Vai arī mēs domājam pagājušajā svētdienā par notikumu, kur pie Jēkaba akas ir Jēzus, un viņš runā ar samariešu sievieti. Jēzus neteica viņai, tu esi tādu, tu esi šitādu, un tāpēc tu te nāc dienas vidū, jo tu slēpies no visiem citiem. Kad beidzot tu mainīsi savu dzīvi? Viņš vienkāršā sarunā parādīja savu pārākumu, ka viņš nav tikai cilvēks, ka viņš ir kaut kas vairāk nekā cilvēks,
Un tā sieviete pats sāk atvērties. Un viņa gribēja saņemt to, ko Jēzus viņai piedāvāja. Jautājums, kādu evaņģēliju sludina šodien draudzi? Dievvārds saka, ka tas plāns, kas Dievam bija, tas pestīšanas plāns bija labs plāns, tas nebija slikts plāns. Mums nav jājūtas slikti kā draudzei par to, ka mums ir evaņģēlijs nesams tautām un ka mēs varbūt dažreiz sastopamies ar grūtībām un šķēršļiem un tad liekas, vai laikam to nevajag darīt. Vai kaut kas ir galīgi aplam. Nē, tas plāns ir labs. Jautājums ir, kādi mēs paši esam, kā tie instrumenti Dieva rokās, ar kuriem Dievs grib mīlēt pasauli. Un trešā labā lieta, par kuru es šodien gribu runāt, ir, ka Bībele rāda, ka Dievam ir padomā laba un ideāla mūžība priekš tiem, kas tic Jēzum Kristum, taiskaitā arī priekš latviešiem. Dievs radīja ideālu pasauli, ienāca grēks. Dievs deva labu pestīšanas plānu. Mēs nevienmēr esam uzticīgi tajā, kāds tiek iznests, un vēstures lapus vaino kristiešus par asins izliešanu un vardarbību un daudz ko citu. Un Dievs rāda, ka viņam ir padomā ideāla mūžība kopā ar tiem, kas tic Jēzum Kristum. Uzšķiriet atklāsmes grāmatu 21. nodaļu. Es dažus pantus no 21. un 22. nodaļas gribu pieminēt. Jāņa atklāsmes grāmata 21. Es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmā debesis un pirmā zeme bija zudusi un jūras vairs nav. Un es redzēju svēto pilsētu, jauno Jeruzālem, nokāpjam no debesīm, no Dieva, sagatavot kā savam vīram greznotu līgavu. Un es dzirdēju stipru balsi no troņa sakām, redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, viņš mājos viņu vidū, un tie būs viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem. Viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm, nāves vairs nebūs, nec bēdu, nec vaidu, nec sāpju vairs nebūs, jo kas bija, ir pagājis. Tas, kas sēdēja goda krēslā, teica, redzi, visu es daru jaunu. Tā mēs varētu turpināt tur. Dažs komentus par šiem vārdiem. Atklāsmes grāmata ir sarakstīta tādā simbolu valodā. Tās ir liels un brīnišķīgas lietas, kuras Jānim tika atklāts, un viņš mēģina aprakstīt to, ko viņš redzēja. Un šeit ir runa par nākotni. Dievs viņam parādīja, kas viņam ir padomā. Tad, kad mēs skatāmies uz šiem vārdiem, mēs sakam, jā, zemē ir problēmas, gribētu kaut ko labāku. Un tad tur ir pieminēta jaunā Jeruzālem. Nu jā, es tur neesmu bijis, un visādi tur iet, un kari un nesatikšanas, labāk jau kaut ko jaunu. Bet tā ir simbola valoda, un ar to ir pateikts, jaunā Jeruzalem, tā ir draudze. Tie ir tie cilvēki, kas tic Jēzum Kristum, kā pestītājiem un kungam. Un tā būs izgraznota, tā būs skaista, tā būs pilnīga. Un tagad pārdomājiet, kā tas būtu, ja mēs vilktu kāds paralēls ar savu zemīti, ar savu vidi, ar savu draudzi. Dievs saka, kas bijis ir pagājis, es visu daru jaunu. Vai mēs meklējam to jauno un pārāko vairāk nekā to, kas ir šeit? Vai mēs ilgojamies pēc tā vairāk nekā pēc tā, kas ir šeit? Patiesībā mēs nevarēsim pat atdot visu savu dzīvi par 100% savai zemei, ja mēs nepiederēsim mūžībai. Mums tikai liekas, ka noticēt tā īsti un pavisam nozīmē atdalīt sevi. Nē, tas nenozīmē atdalīt. Tas nozīmē sākt dzīvot ar pareiziem akcentiem un prioritātēm, bet joprojām uz zemes. Un sekot tiem Dieva likumiem, kas šo zemi var svētīt. Un
Un šie vārdi apliecina, ka būs kaut kas jauns, būs kaut kas pārāks. Un tas, ko mēs kā kristieši esam aicināti šajā pasaulē, ar savu rīcību prezentēt Dieva valstības standartus. Tad, kad mēs lasām Veco derību, tur ir tāds notikums, kur Dievs tuksnesī Izraēliešiem saka, viņam jābūvē sajiešanas telts, kur Dieva godība mājos viņu vidū. Un tad viņš Mozum dod atklāsmi par to, kā tas izskatīsies, kā tam vajadzētu izskatīties. Un tad Mozes nes šo vēstu tautai un saka, tā un tā tam būtu jāizskatās. Vēlāk nāk templis un tā tālāk. Un vēstulē ebrejiem mēs lasām, ka tad, kad Jēzus iet sev pienest kā upuri, viņš neieiet tajā templī, kas bija uz zemes. Viņš iet īstajā debesu templī. Tas, ko Mūzes uztaisīja pirmajā brīdī, bija tikai kaut kāds atspulgs tam, ko Dievs viņam parādīja, kas viņam ir padomā. Tas bija tikai neliels, ļoti, ļoti zemei tuvs atspulgs. Es gribu to paralēli pārnest uz mūsu ikdienas dzīvi. Kā jūs domājat, kādu vidi mēs gribēsim veidot, ja mēs sāksim redzēt debesis? Kā jūs domājat, kādas attiecības mēs gribēsim veidot ar saviem līdzcilvēkiem un sākot ar savu ģimeni, ja mēs sāksim redzēt attiecības, kāds būs debesīs? Vai mēs negribēsim to paralēli jau šeit uz zemes? Nu, sakiet, jā, jeb nē? Jā, tieši tā. Tas nozīmē, ka pieņemt šo vēsti, kur Dievs saka, būs kaut kas jauns un neizmērojam pārāks par to, ko jūs piedzīvojat šeit, tas nozīmē iemīlēties tajā un atlikušo dzīvi rādīt, ko es esmu redzējis. Un tāpēc es ticu, ka tikai tas tā īsti var dot pienesumu šajā pasaulē un šajā dzīvē, kurš vairāk domā un redz debesis, kurš skatās uz to maketu, kas ir tur. Tas vairs nav makets, tā ir īstenība. Un to, ko viņš redz patiesībā šajā maketā uz zemes ieliek. Viņš saka, tas ir tas, ko es redzu. Un cilvēks skatās, viņš saka, hei, tu redz kaut ko labu. Dievs ir to paredzējis. Labu pasauli, kur samaitāja grēks, labu plānu, kas nevienmēr ir parādīts labs, un labu mūžību, kur arī mēs dažkārt nespējam parādīt. Bet Dievs grib, ka mēs to parādām un tiecamies pēc tās. Un, ziniet, Latvija arī vairs nebūs tāda, kāda tā ir tagad. Tā būs labāka. Un latvieši būs labāki. Jo ir rakstīts atklāsmes grāmatā, ka tur būs cilvēki no visām tautām un ciltīm, un tautībām, un valodām. Arī mēs. Un mums nav jāsatraucās par to, vai tas ir pareizi stāvēt par savu latvietību. Protams, ka ir. Dievs gaida latviešus debesīs, nevis kosmopolītus. Bībele saka, ka tur būs viņi no visām tautām. Mēs nedrīkstam aizmirst ne savu valodu, ne to, kas mēs esam ar savu identitāti. Tikai tur tas būs daudzkārt pilnīgāks un skaistāks. Un tāpēc tā atbilde, kāda mums ir jādod šodien Dievam, Dievs, mums ir kā jautā, ko tu darīsi ar to, kas man bija padomā, kaut kas ļoti labs priekš tevis. Un Dievs zina to grēku un grūtības un problēmas un visu to, kam mēs ejam cauri, bet Dievs saka, skaties uz to, kas man ir vienmēr bijis padomā, uz to, ko es vienmēr esmu centies izvest, un skaties uz to, uz ko es visu to vedu, skaties uz to latvieti. Un tad tu jau tagad un šeit zinās, kā tev rīkoties. Un tu zinās, kā salikt akcentus, kā sakārtot prioritātes savā dzīvē. Lai parādītu arī savā zemē, savā laikā
savās iespējās to, kas man ir padomā, vienmēr bijis no mūžības. Mēs lūksim Dievu šajā brīdī. Un mans aicinājums ir, ka mēs tīri personīgi katrs priekš sevis pieņemam šo lielo lēmumu, skatīties uz Dieva labajiem nodomiem, lai tos atspoguļot savā zemē šodien. Lūksim Dievu. Kungs, mēs esam Tavā priekšā un mēs atzīstam, ka nereti grēks un netaisnība un tās sekas, ko tas viss sevī nes, mūs pārņem. Mēs ieejam tajā iekšā un mēs sākam noticēt tām lietām, ka nevar būt labāk. Un arī es tāds esmu. Arī man zūd kādreiz drosme un paļāvība, ka varētu būt kaut kas labāk. Kungs, piedod mums to. Palīdz mums skatīties Tavā vārdā, ka Tu šo pasauli veidoji labu. Un kaut arī ienāca grēks, Tu devi labu pestīšanas plānu. Un kaut arī mēs to aizēnojam, Tu rādi, ka Tu veidos labu mūžību. Un kaut arī mēs to nespējam uzrādīt savā dzīvē, ka mēs to redzam un to skatām jau ticībā, Tu vienalga pacietīgi ar mums strādā un sagaida, ka mēs to rādīsim savā dzīvē. Ka mūsu dzīve būs kristīga dzīve, kas atspoguļos to, ko mēs redzam Tevī un Tavos nolūkos. Kungs Jēzu, mēs pateicamies par savu zemi, par savu valodu. Mēs pateicamies par visu to labo, ko Tu mums esi devis. Un mēs lūdzam šķīstī mūsu tautu no grēkiem, ka tā atzīstas un nāk Tavā priekšā un nožēlo un uzticās Tev. Un ka Tu mūs var svētīt un cauri mums arī citas tautas un valsts un pasauli. Kungs, mēs ticam, ka tad, ja mēs Tev pieķeramies un Tev mīlam, ka mēs varam kļūt arī par svētību citiem. Tā Tavs vārds māca. Jēzus, palīdz mums tāpēc nesajusties maziem, nevarīgiem un nespēcīgiem, bet ar Tevi un Taviem nodomiem un Tavu spēku apzināties, ka mēs esam stipri Tevī un Tevis dēļ, ka mēs esam mīlēti, ka mēs esam žēloti, un ka nekas nekad mūs neizraus no Tavas rokas, ja vien mēs paļausimies uz Tevi caur Jēzu Kristu. Kungs, palīdz mums redzēt, ka mums ir iespējams savā dzīvē atspoguļot patiesas un nezūdošas vērtības, kas var nest svētību mūsu dzīvē, mūsu ģimenēm, mūsu līdzcilvēkiem. Palīdz mums iemīlēties Tevī un debesīs, lai tas ir tas, ko mēs skatām un mīlam. Tēvs, mēs uzticam sevi Tev, lai Tavs gods top vairots mūsu dzīvē un mūsu tautā. Āmen. Vai ir kādi jautājumi ienākuši? Būs. Kas ir 10. tiesa un kā to pareizi aprēķināt? Kāpēc jūs smaidat? Es saprotu, ka tas neiet kopā ar šīs dienas tēmu, bet varbūt, ka tas ir aktuāli kādam cilvēkam, jā. Kas ir 10. tiesa un kā to pareizi aprēķināt? Pirmkārt, man personīgā pārliecība ir, ka tas jautājums ir ar vēsturisku pieskaņu, jo 10. tiesa tika dota levītiem, kas vienīgie drīkstēja pārstāvēt Dievu priekšā tautu, jo no levītiem nāca priesteru kārta, un viņi pārstāvēja tautu Dievu priekšā, un citi nedrīkstēja iet templī kalpot, tikai levīti, un lai varētu šo starpnieku cilti
starpniekus starp Dievu un cilvēku, lai varētu uzturēt, vajadzēja maksāt 10. tiesu. Vai šodien ir starpnieki, kuri jāuztur ar 10. tiesu? Es zinu, ka tas jautājums ir ļoti diskutabls, un es zinu nedaudz vēsturi, ka tad, kad tika radīta baznīca, nevis vairs kā kustība un organisms, bet kā organizācija, un tā ieņēma varas pozīciju, toreiz Romas impērijā, sākot ar Konstantīnu, visu to sistēmu vajadzēja sākt uzturēt. Un es varu kļūdīties par to, kurā gadsimtā pirmo reizi parādās mācība par 10. tiesu, bet tie nebija pirmie gadsimti. Pirmajos gadsimtos neviens neko nerunāja par 10. tiesu. Tas ir ļoti interesanti. Tā mācība parādījās tikai tad, kad jaunās derības draudzei vajadzēja uzturēt savu sistēmu, un nebija vairs tāds akcents uz pestīšanu likts, un cilvēki nenāca tāpēc, ka viņi bija atpestīti un viņi gribēja ar priecīgu sirdi dot, bet vajadzēja kaut kā piespiest no viņiem to došanu, un tad sāk iet atpakaļ uz veco derību. Jo tad tā lieta strādāja balstoties uz likumu un nevis uz svētā gara vadību. Un tad parādījās mācība par 10. tiesu kristīgajā draudzē. Kā to aprēķināt šodien? Bībele saka, 2. Korintiešiem 8. nodaļa, atdod sevi Dievam visu. Bībele jaunās derības draudzei pēc Jēzus augšām celšanās no mirušiem nemāca 10%, bet 100%. Un Dievam priekš kalpošanas pieder nevis šī Pāvila baznīca, bet katrs īpašums, kurš pieder Pāvila draudzes locekļiem. Un tava nama durvīm ir jābūt atvērtām, un tavai mašīnai ir jābūt ieaicinošai, lai pārvest cilvēkus no baznīcas un uz baznīcu. Nevis 10. daļu no tā laika, un tad tu saki, 3 es varu pārvest, 4. jau ir vēl nākošie 10% tos, lai ved tur Kārlis vai Pēters. Tā tas nestrādā. Kristīgajā draudzē nerēķina 10%, rēķina 100%. Kā aprēķināt 100%? Paskaties spogulī. Un paskaties visu. Es zinu, ka ir vieglāk ar 10% tik galā. Es zinu. Un īpaši tiem cilvēkiem, kuriem nauda ir vairāk. Tiem, kam ir naudas pietiekoši, viņi noliek 10% un viņi saka, es savu izdaru un es ticu, ka Dievs man svētī. Un tur liela gudrība tajā. Mīļie draugi, ja tu mācies likt 10% baznīcai, tu pavisam tā labi iemācies arī 10% atlikt ekskursijai, vēl 10% bērniem izglītībai, jo tu tas disciplinē. Tas jautājums ir labs priekš disciplīnas, bet ne tikai attiecībā uz ziedojumiem draudzē. Un tie cilvēki, viņi saka, jā, bet Dievs man svētī, nu, protams, ja tu iemācies disciplinēt sevi, viņš tev svētī, un ne tikai tāpēc. Un ja tu domā, ka Dievs tev darīja citas lietas svētī, paldies Dievam, ka tas tā ir. Es ticu 100% dzīvei. Vai es arī dodu ziedojumus draudzē? Jā, es dodu. Vai es to skaitu? Nedaudz. Nedaudz. Bet man personīgā pārliecība ir tā, ka mēs nevaram arī rast mācību, ka 10% ir jānes uz baznīcu. Ja tu rēķini 10%, tas ir labi. Tas nav peļam. Tas ir likums, un likumi ir labi. Un es nevaru neko pateikt, ka tas ir pret
Tas nav pret, tas vismaz ir 10. daļa no tā, ko Dievs no tevis prasa. Bet mans ieteikums ir nerēķināt. Es 10. daļu atnesu, esmu visu izdarījis. Es šad un tad esmu dzirdējis arī tādus izteikumus. Es dodu naudu, lai citi dod savu darbu. Tas ir, es iedevu naudu, un ja ir sestdienā talka, tad man nav jāiet strādāt sestdienā, jātīra baznīca, jo es iedevu naudu. Apmēram tā tad. Tā to nevar aprēķināt. Es domāju, šis nav runa par baznīcu. Varbūt, ka tev ir tādas iespējas, ka tavs 1% uzturētu Pāvila draudzi 1 mēnesi. Varbūt. Tad tos 9 dod 9 citām draudzēm. Nav jau runa par draudzi, par biznesu, par manu plānu, mūsu plānu, iet runa par Dieva valstību. Un ja tu vari dot 50% no tā, ko Dievs tev dod nabadzīgiem, tad dod. Ja tu vari dot savu naudiņu, lai citiem vienalga kādos veidos pasludināt evaņģēliju, tad dari to. Vai Gideonus atbalstīt, vai Kristīgo radio, tad dari to. Visu, ko mēs tā aicinām, palīdzēt samaksāt par tam lampām 1,5 stundas svētdienā un par siltumu. Mēs neesam banka, mums nav nauda jākrāj. Tas ir kristietībā tāds liels jautājums par tiem 10%, vai ne? Es nezinu, vai es apmierinu ar savu runāšanu, bet es aicinu uz brīvību garā. Dievs mums ir devis svēto garu. Tajā laikā, kad Dievs deva 10. daļas likumu, nebija draudzēji svētā gara. Tagad ir. Un toreiz bija vajadzīgi starpnieki, šodien nav starpnieki. Ir vēl kāds jautājums? Nav vairāk jautājumu. Jā, valsts svētkos par 10% izrunājam. Bet tas ir svarīgi, tas ir tiešām svarīgi. Es ticu personīgi, esmu pārliecināts, ka tad, ja mēs vairs nesāksim rēķināt 10%, bet mēs klausīsim tam, uz ko gars mūs skubina, arī ziedojumi draudzē pieaugs, arī labdarība pieaugs un daudz kas cits. Es ticu, ka tas tā ir. Jā, kors dzied. Dzied, mana dvēsele dzied, caur 1000 balsīm klusi. Dievs, mana dvēsele dzied, kas zvaigznēm bija birusi. Skumst, mana dvēsele skumst, kā zvējas tīkli jūras krastā, skumst, mana dvēsele skumst, tā skumst, kur zemē. Dzied, mana dvēsele
balsīm klusi. Dievs manā dvēselē dzied, kas zvaigzne bija birusi. Raud manā dvēselē raud, par stābu rāgamām sāpēm. Raud manā dvēselē raud, tā raud vidzemē. Dzied manā dvēselē dzied, caur tūkstoš balsīm klusi. Dievs manā dvēselē dzied, kas zvaigznēm bija birusi. Dzied manā dvēselē dzied, kā saules puķek vīhašu lauka. Dzied manā dvēselē dzied, kā Zion zemgalē. Mirts manā dziesmā, lūdz manā dziesmā, mīl manā dziesmā, Latvijā. Mirts manā dziesmā, lūdz manā dziesmā, mīl manā dziesmā, Latvijā. Dzied manā dvēselē dzied, caur tūkstoš balsīm klusi. Dievs manā dvēselē dzied, kas zvaigznēm bija birusi. Deg manā dvēselē deg, kā piena krūze malā ceplī. Deg manā dvēselē deg, kā deg Latgalē. Mirts manā dziesmā, lūdz manā dziesmā, mīl manā dziesmā, Latvijā. Mirts manā dziesmā, lūdz manā dziesmā, mīl manā dziesmā, Latvijā. Mirts manā dziesmā, Mirts manā dziesmā, lūdz manā dziesmā, lūdz manā dziesmā, mīl manā dziesmā, mīl manā Latvijā. Mirts manā dziesmā, mirts manā dziesmā, lūdz manā dziesmā, lūdz manā dziesmā, mīl manā dziesmā. Šajā brīdī daži ziņojumi. Šodien ir valsts svētki, un mēs esam šeit, un mēs esam aicināti būt tur, kur ir mūsu tauta. Pareizi. Un ir vēl citas lietas, kas šodien ir pilsētā organizētas, kur mēs varam būt līdzās un kopā, un būt tie, kas mēs esam, savas valsts pilsoņi, savas tautas dalībnieki, un kopā mēs esam viens vesels. Un tā ir Dieva žēlastība, kā jau Kārlis arī sākumā teica, ka mēs varam sludināt brīvu, ka mēs varam ar savu pārliecību dzīvot. Un lai Dievs mūs svētī, ka mēs to protam un mākam izdarīt gudri un patiesā mīlestībā. Šodien pēc dievkalpojuma iespēja būt arī sadraudzībā, Svētdienas skolas dzīvoklī, pie tejas, kafijas un pusdienām. Tā kā man pieteica, lai mēs noteikti neaizmirstu, ka tas tā ir. Ja? Tā kā būsim arī tur. Un pa nedēļu ir tās lietas, kas jau parasti, gan pirmdienās lūkšanas svētbrīdis 9, trešdienās 18, ceturtdienās 5:30 Bībeles studija un 6:30
kurs par liecināšanu un evanģelizāciju. Piektdienās 5:00 ir dziedāšana šeit, tiem, kas vēlas kopdziedāšanu arī vadīt, 6:00 bībeles studiju un 7:00 piektdienas vakarā jauniešiem, pusauģiem. Tā tad ir pasākums. Ir tā labi tas iesācies. Man izskatās, ka tas varētu labi turpināties, lai Dievs svētī visus, kas pie tā strādā, gan Tomu, gan Ingu, gan Jāni, kur ir Jānis Rekuirs, jā. Un man bija tā iespēja arī, es biju uzaicināts piektdien, izskatās labi, man patīk. Paldies jums par darbu, kur jūs darāt un veicat šo pusauģu labā, jauniešu labā. Un tā kā nāciet jaunieši paši, aiciniet arī citus, un tie no jums, kuri, ziniet, man arī ir bērns tādā vecumā, sūtiet viņu šeit piektdienas vakarā, tās ir labas lietas. Un sestdien 11:00 iet dalīt traktātus, un svētdien 10:00 lūkšanas, un nākošajā svētdienā 11:00 ir mūžības svētdiena, kad pieminam gan mūžībā aizgājušos, gan domājam par debesīm. Mīļākā svētdiena gadā - debesis. Un Kārli, lūdzu, nāc vēl kādu ziņojumu. Brīd, draudze. Sauc Kārlis Deksnis. Arī es jūs sveicu šajā priecīgajā dienā, Latvijas dzimšanas dienā. Tas, ko es vēlējos pateikt, ka, lai arī nākamā svētdiena ir svecīšu vakars, tas ir mūžības svētdiena, un šie cilvēki, kuri aizgājuši, viņi turpina dzīvot, bet tāpēc nav tā, ka mēs viņus nepieminam, jo dabiski mums arī daudz cilvēki trūkst. Un mūsu draudzē ir liela vēsture. Šajā laikā, kopš pastāv draudzē kalpojuši daudz mācītāju un diriģenti, kaut vai dažus minēšu uzvārdus: Fridriksons, Samits, Markus, Svars, Baštiks, Elenbergs, Ģēģeris, Saule. Daudz, kurus arī nepieminēju, noteikti arī Šeršņovs un Auterhofs, un tā varētu vēl daudz minēt. Tuvāk pie lietas. Tā doma ir tāda, ka nākamā svētdiena 1:00 būs transports tiem, kur vēlēsies aizbraukt uz Liepājas kapsētām. Tās var būt 3 - Ziemeļa kapi, Līvas kapi un Centrāla kapi. Un pie šo cilvēku kapietā nolikt ziedus vai svecītes. Tas būtu jūsu ziņā, kur vēlētos pielīties šajā pasākumā. Tas, ko es vēlos, lai tie cilvēki, kurus tas interesē, šodien pie manis piesakās, lai mēs varam saprast, cik lielu transportu vajag. Nav runa par to, ka jūs aizņemsiet savu, rezervēsiet vietu, bet vienkārši es zināšu, cik cilvēkus tas interesē. Un, ja gadījumā jūs neesat pārliecināti, vai jūs nākamā svētdienu varēsiet, tik un tā piesakieties. Ja gadījumā nevarēsiet, tad sarunāsiet kādu citu savā vietā, kurš būtu priecīgs braukt. Šīs kapvietas ir apzināts. Tas nenozīmē, ka tur tiks pavadīts ilgs laiks. Tas būs ātri, operatīvi. Un, jā. Tad es gaidīšu pēc dievkalpojuma, noteikti pat kaut kur būšu, nepazudīšu un var pienākt pie manis un pateikt. Paldies, uzmanīgi. Tagad mēs vienosimies kopīgi dziedot pēdējo dziesmu, bet tie no jums, kas esat šeit un pirmo reizi esat, mēs jums gribam atstāt kādu atmiņu un ejot ārā, tur noteikti pieiet, tur pie tā galda tūmā, tur ir Toms, un mēs jums iedot varam kādu nelielu aploksnīti ar nelielu informāciju par Pāvila draudzi. Tā kā, ja jums tas interesētu, lūdzu, caur turienu dodieties uz izeju un noteikti paņemiet šo informāciju. Piecēlušies, dziedāsim pēdējo dziesmu. Tā ir lūkšana.
Svētī kungs šo mūsu zemi, svētī kungs, lai brīvā ziedēt var, svētī kungs, lai augļus briedinātu, svētī kungs, ja plūktos augstam mēs. Savu zemi redzēt brīvu un svētev viņ tur vietu dod. Svētī kungs, jo tavi bērni esam uz apsolītā zeme šīs. Svētī kungs šo savu tautu, svētī kungs, lai bērnu čalas sirds, svētī kungs, kad sirdīs mīla plosas, svētī kungs, kad debesīs mūs sauc. Lai mums Savus bērnus brīvus redzēt un mātēm sirdis neatņem. Svētī kungs, jo tavi bērni esam uz apsolītā zeme šīs. Svētī kungs, kad lūgsnas lūpas raisas, svētī kungs, lai domas darbi ciet, svētī kungs, lai dvēsļu vēlmes izskan, lūg zeme tauta un tās Dievs. Mūsu Tēvs, kas debesis tu valdi, svētīts ar lai top tavs vārds. Jēl patvērumā sava stiprā, ņem zemi tautu šo kungs. Mūsu Tēvs, kas debesis tu valdi, un svētīts ar lai top tavs vārds. Jēl patvērumā sava stiprā, ņem zemi tautu šo kungs. Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un svētā gara sadraudzība, lai ir un paliek ar ikvienu no jums no šī laika mūžīgi. Āmen.